Sveicināti, draugi, uz Meža takas. Mums visiem, es domāju, ka vienādi, ka visa dzīve ir viens vienīgs meklējums. Un šodien Meža taka man ved vienā sakrālā ceļojumā uz Dolas salu. Jo, ja pirms vairākiem gadiem sava ideālā medību naža meklējumos es devos uz Vidzemi pie Kriša, un toreiz tapa šis te skaistulis, tad šoreiz Dolas salā braucam ciemos pie Kaspara ideālā cirvja meklējumos. Labais! Šeit dzīvo pareizie kauboji. Labs rītiņš. Nu, mēs esam klāt kaut kur. Ko jūs esat? Aha. Jā, rekord arī ir. Nu, vesels, Kaspar. Jānis, prieks redzēt. Čau. Jūs jau pazīstam, es saprotu, ja? Esam redzējušies. Radio vilks dabā, vai ne? Tagad uz Meža taku vilks dabā. Jā. Bliežam iekšā? Bliežam iekšā. Aha. Labrīt. Vesels? Kaspars. Jānis. Arī Kaspars. Čaus. Tikai Kaspars. Ai, Kaspar un Jāņa, man liekas, vajadzētu divus vārdus un būtu vienkāršāk dzīvošana, ne? Tikai malnā. Nu tā, Kaspar, katra vīrieša sapnis ir atrast sev perfekto nazi, ko nesāt pie sāniem. Un tas ceļš ir garš, man viņš aizņēma kaut kādus 7 gadus. Es sarēķināju, toreiz man bija 17 naži, un principā tagad man ir 18 un 19 beidzot tāds, kurš guļ rokā. Nu, un, protams, otra lieta ir sameklēt perfekto cirvi. Es nezinu, kā cilvēki vispār griežās pie jums vēršās, ir jau skaidrs, ko viņi grib, ko meklē, vai tas ir vizuāli, pēc izskata vai pēc funkcionalitātes, kāds ir tas ceļš parasti? Nu, pārsvarā jau ir funkcija vajadzīga cilvēkam, vai ne? Lai viņš labi pildītu savu darbu attiecīgajā vidē, kur viņš viņu strādā. No tā arī izriet tas, ko mēs un kā piedāvājam. Gan no cirvja galvas, gan no kāta. Te mēs redzam, protams, skaistuli, kurš neapšaubām ir pirmkārt laikam vizuālais, estētiskais moments. Jā, nu es domāju, šis ir daudz foršāk pieliekams pie sienas nekā glezne, manuprāt, vai ne? Nu, bet, kas zina, vikinga laikos vai ne šitais strādāja tomēr ļoti praktiski? Jā, šito tev vajadzēja aizsargāt savu ģimeni, māju un kāpostus, kurus tu audzēji pagalmā. Es saprotu, tajā laikā viņš bija vienlīdz darbarīgs, jā? Tāpat arī kā ierocis. Jā, nu cilvēkam tajā laikā bija lielākoties labi viens cirvis, ar ko viņš darīja visu. Sākot no ienaidnieka, beidzot ar ābolu sagriešanu. Tāpēc tā bija liela vērtība, ne? Jā, protams, materiāli bija ļoti grūti iegūt un arī izgatavošana tajos laikos ar tām iespējām, kas bija viņiem, bija ļoti sarežģīta un dārga. Saka, lūdzu, šis konkrētais ir replika, kur izrakumos atrasts, vai tā ir jau mūsdienu improvizācija? Jā, šis ir Baltijas vikingu cirva replika, mazliet modificēta, bet stilistiski. Jā. Skaidrs, ka tāda arī vajag, bet mans šīs dienas meklējums tomēr ir pēc cirvīša, kurš būtu praktisks,
Tas uzstādījums un doma bija tātad mugursomā, ko var paņemt līdzi attiecīgi, lai nav pārāk smags. Zinot, ka mežā pārgājienā es zāģēšu ne vairāk kā 10 kociņus, tāpēc, ka daļa zāģīšu, ja? Un tad attiecīgi jāskalda arī tā 10 ir. Un te es redzu, tu esi sagatavojis kaut ko, kas varētu būt šeit nodarbē noderīgs. Jā, nu šie mazie hačeta tipu cirvīši ir universāls mazs cirvīts, kur tu var izmantot gan mājās saskaldīt mazas pagalītes priekš krāsnes vai kamīna, gan paņemot līdzi. Viņš tur sver gramus 800, ar visu roku tur kopā. Ļoti praktisks, noderīgs, viegls cirvīts, ko paņemt līdzi. Tad šis jau ir tāds, ko mēs reāli varam lietot, kas nav vienīgi dekoratīvs elements, ja, bet ir jau tāds. Jā, visi viņi ir praktiski, arī šī replika ir praktiska, bet būsim reāli, ar to tu neiesi mežā un necirtīs kokus. Ja. Kāds ir tas ceļš vispār, lai tiktu līdz meistaram? Nu, kurā brīdī tu paliec pa meistaru? Vai tu vispār kādreiz paliec pa meistaru? Var arī nepalikt, ja? Nu, vai mēs to mēram papīros, kurus izsniedz iestādes, vai galvas lietās, ja, kurus tu apgūsti un izzini. Jo arī mēs jau 20 gadus esmu kalējis, mēs strādāju šajā katru dienu ir kaut kas jauns. Visu laiku jāmācās. Ļoti līdzīgi ārstiem, viņam taču ir jāatjauno zināšanas. Tīgi, jā. Šeit tāpatās jaunas tehnoloģijas, jaunas lietas, tehnikas, kā izpildīt. Un šitādā veidā cik ilgi? Tomēr mēs viņu dabonam līdz attiecīgam biezumam. Vajadzīgam, vēlamajam. Cik tas ir? Šai detaļai mēs spiedīsim rakstu iekšā, tā kā mums ir jāizvalcē līdz 9 mm. Jā, man ir sanācis tā, ka es esmu 3. paudzē kalējis jau, un neviens man nespieda tur iestrādāt. Tas tā organiski sanāca. Vasaras brīvlaikā starp mācību iestādēm vajadzēja kaut ko darīt, un aizgāju pie tēva uz darbnīcu. Ogles, uguns, jā. Jā. Un tā ir pagājuši 20 gadi. Tas, ko man Sandrs stāstīja, ka tu strādājot diezgan neparastiem metāliem, kuri šodien ir pieejami, bet ir gan interesanti un gan sarežģīti apstrādē. Pareizi saprotu? Jā, es mēģinu arī iet laikam līdzi un tālu kaut kur šaut augstāk par kādu citu varbūt. Ir ambīcija, ir deksme un vēlme. Jā, un es nodarbojos jau 3. gads aizgāja, kā es eksperimentēju ar nerūsējošo tērauda sakalumiem. Populāri viņu sauc par Damaskas tēraudu. Lielākoties cilvēki apzīmē šos materiālus ar Damasku nepamatoti, jo Damaskas tērauds tādā vienkāršotā valodā ir divu materiālu sakalums, kur viens no viņiem ir bez oglekļa satura, ar ko viņš nerūdās, viņš ir mīksts. Kas pie rūdīšanas nozīmē to, ka viņš paliks elastīgāks. Ja? Ir daudz kārtu kopā, viena mīksta, viena cieta. Tātad cietā norūdīsies un mīkstā nē. Tad tur mēs jau varam runāt par slāņu daudzumu un kā tie mikrozāģi rodās no visādi brīnumi. Bet pašā pamatā, viss, kas ir rakstains tērauds, tur ir praktiski divu ļoti līdzīgu tēraudu sakalums, kas ir, ko pareizi būtu saukt par damascētu tēraudu. Viņš ir vienkārši smuks, kārtains materiāls,
kurš pilda savu funkciju, bet darāda nosaukumu. Tad mēs tagad ejam apskatīt nerūsējošo Damaskas tērauda sakalsējumu. Sakalumu, jā. Jā, tādus mēs ejam apskatīties. Nu tā, Kaspar, pastāst lūdzu, ko mēs te redzam? Manai acī vienkārši ļoti skaists kaut kas. Nu šeit ir, es esmu nolicis uz galda to tapšanas stadijas no paša sākuma, kur mums ir plāksnītes. Ne? Nerūsējušā tērauda plāksnītes. Ja? Tās ir nerūsējušo tērauda plāksnītes. Standartā mēs liekam kārtiņās vienu materiālu, otru materiālu, ja, pamīšus. Tad tiek izveidots šādas sagatavas, kur jau ir sakaltas. Šajā gadījumā šeit ir 90 kārtas pamatmateriāli, kur mēs izmantosim sendviču tipa nažiem, ja, kur mēs liekam serdē cietu materiālu, kas būs griezošā daļa, un uzlikas no sāniem mēs liekam dekoratīvus skaistumam, ja, un šai elastībai, kur viens no materiāliem ir nerūdāms. Es pareizi saprotu, ka tas viss ir nerūsējušies tērauds, vienkārši atšķirīgs. Jā. Atšķirīga cietība. Jā, tieši tā. Atšķirīga cietība, un vienā no gadījumiem cietības vispār nav. Nu, ja mēs runājam par oglekļa saturu, kurš rada cietību. Okay. No šīm plāksnītēm ir tapas šīs. Ja? No šīm plāksnītēm top šādas lielākas plāksnītes, tad viņas valcējās gabarītos. Nu, tad mēs taisam sendvičus, kur šeit jau iekšā ir no šai gadījumā šis 690 kobalta materiāls. Ja. Šāds ir rezultāts. Ja, dažādi raksti. Mēs viņus iespiežam, iefrēzējam, dažādi veidojam. Nu, un lūk, šeit ir gala rezultāts no šī materiāla. Mēs varam redzēt, kur serde ir monolīta. Un šie vaigi sendvičam, sendviču tipa nažiem, attiecīgi rada smukumu. Šajā gadījumā arī pievienoto vērtību. Ir vizuālais izskats, vai ne? Jā, un šiem rakstiem spēlējamies un attīstam. Tagad pastāst lūdzu par šiem rakstiem. Tas ir katru reizi, principā, tavas gaumes izpildījums, vai tas ir pasūtītājs, kurš tad kaut ko tev nosaka, un kā tad viņš top konkrētais raksts? Būsim reāli. Ar virtuves nazi neviens nedurs sienā, jā, vai katram nazim savs pielietojums. Bet jebkurā gadījumā, ja mums ir šīs mīkstāk tēraudu uzlikas, ja, sāni, pie kaut kādiem stresiem, viņš var palīdzēt nesalūst tam nazim. Viņš iedod elastību, lai gan serdē ir ļoti, ļoti ciets materiāls, kas ilgi tur asumu. Skaidrs, ka viņu ir grūtāk asināt, protams. Bet viņu vajag retāk asināt. Un man tā pārliecība, pat tā ne pārliecība, lielais sapnītis, kad to manis veidoto materiālu un nazi arī pēc 2000 gadiem kāds arheologs izraks, labi, būs no puses rokturis, ja. Bet nazis te būs vesels palicis. Atšķirībā no vikingu zobariem, kur tur ir bēdīgi tagad. Iedomājies, pēc 2000 gadiem kāds izrok, un tur ir sasodīts. Meklēs, kas Dolas salā tur bija, radu raksti, baznīcā pastīsies, tur. Kaspars, jā. Ideāli. Un tas man dzen uz priekšu, kad uztaisīt kaut ko tādu, kas nenopūs tik ātri. Darbs ar nerūsējušu tēraudu, viņš ir sarežģītāks, tas materiāls pats par sevi ir tā kā grūtāk paļaujās apstrādē? Jā, viņš ir daudz sīkstāks un tiešām ir vajadzīgs savādāks iekārs nekā varbūt ikdienas kalējam, kurš jau ražo damastētu tēraudu, ja, no oglekļa tēraudiem, kas padodās vienkāršāk, viņš sakalt ir vienkāršāk, citas. Vieglāk ar viņu strādāt. Jā, tas pats process ir daudz vienkāršāks, ja, un oglekļa tērauds arī patiecīgāks pret temperatūrām. Tas temperatūra diapazons sakalšanai ir pietiekoši liels, lai tev nevajadzētu izmantot termometrus speciālus, ja, kontrolējamu vidi. Jā, nerūsējošai daudz grūtāk, un līdz tam, kad tu nonāc zināšanās tajā, ko tu dari, un saproti, ko dari,
Un atkārtojamība, tas jau ir tas svarīgākais. Katru nākamo reizi varētu to pašu pagatavot. Jā. Un beigu galā, protams, uzražoto materiālu ir arī jānotestē ķīmiski, vai tu neesi izjaucis visus režģus iekšējos, kaut ko pārdedzinājis, izdedzinājis. Jo oglekli izdedzināt ļoti vienkārši. Tāpēc tā mana pārliecība par sendviču tipā materiālu ir pastiprināta, jo, ja vaigus es varu tur 1, 2, 5 reizes sakaut, un man neinteresē, cik daudz ogleklis izdeg no viena no šiem materiāliem. Jo man interesē tikai raksts uz sāniem. Ja? Tad griezošās daļas materiālu es sakaļu tikai vienreiz. Un sakaļot vienreiz es varu garantēt, ka es neizdedzinu oglekli tādos daudzumos, lai viņi tur būtu pa maz. Un pareizi normalizējot šo materiālu, protams, kad es neiegūšu rūpnīcas parametrus, ja? Bet viņš būs stabils un nesačakarēts materiāls. Ja? Vēlreiz, lai visiem skaidrs, cik kārtas ir šādā nazītī? Šajā nazītī ir 181 kārta. Tātad viena ir vidū, griezošajā daļā, un 90 kārtas no katras puses. Šīs uzlikas. Tas man izliekas crazy apsties, cik viņš ir plāns smalks, jā, saka 180 kārtas. Spiedīsim rakstu iekšā. Šobrīd ir iespiests raksts. Šie visi vilnīši tiek noslīpēti nost. Tad mēs redzēsim rezultātu pie kodināšanas, protams. Šāds izskatās jau noslīpēts materiāls, kurā nav iespiesti nekādi raksti. Atgādina koksnes faktūru. Šobrīd mēs iespiedām, sanāk šādi, pēc frēzēšanas. Un, protams, izslīpējot nazi, tas raksts mazliet pamainās, ņemot vērā leņķi, kādā slīpē materiālu nost. Kā man daži draugi saka, forši tev atved smuku, tīru materiālu. Tu viņu sagriez, sačakarē, sadedzini, vēl slīpē. Pāc, tas ir sabēts. Tādam nazim viņu izgatavot, cik tas process kopā ir, ja mēs te kaut kādu daļu tikai redzam. Tas darbs pie viena naža, kamēr viņš jau nav kātā. Nav jau tāda viena naža grafiks. Bet apmēram. Cik tev kriši ilgi taisīt? Es stāstīju par to procesu, tas bija 3 dienas, vai ne? Apmēram, jā. Šeit izveidot materiālu vienam nazim varētu būt šādam vienkāršākam materiālam, ja vienkāršāku rakstu varētu būt dienas darbs. Varbūt pat vairāk.
Plus vispārējais. Rokturi, gardes, Maks. Kāpēc tās uzņēmums saucās Dover? Tas ir sinonīms kaut kam spēcīgam, monolītam, stipram. Un man labs draugs, mākslinieks, izveidoja šo dizainu pasākumam. Man ļoti patīk. Pieturēšos pie tā. Bet Dover vārdam kā tādam nav tulkojama. Nē, viņš ir sinonīms, kā es minēju, kaut kam monolītam, pastāvīgam. Spēcīgam, jā. Okay. Man tev tāds jautājums noslēgumā. Ja cilvēks jau ir kļūst tik saprātīgs un nonācis līdz tam līmenim, kad pasūtīt pie meistara savu nāzi vai savu cirvi, kam tu ieteiktu pievērst uzmanību? Jo materiāli daudz, uz ko cilvēkam tā kā būtu no praktiskā viedokļa jāorientējās materiāla izvēlē? Materiāla izvēlē? Nu, protams, kādai vajadzībai viņš viņu izmantos. Mednieki, medību nāzes, buškrāpts, cirvīts. Nu, tur ir, atkal mēs nonākam līdz divām dažādām lietām, jā, cik tu esi spējīgs rūpēties par to savu instrumentu. Kā es vienam no tavām iepriekšējām epizodēm tev ļoti patika Kriša taisītais kaltais nāzes, ja, kas ir no ogļu tērauda, no rūsējoša. Ja tu esi spējīgs viņu kopt, nest rūpu par to instrumentu, super. Un ogļu tērauda ir ļoti daudz dažādi un ļoti labi. Ja tu tik ļoti negribi rūpēties par viņu, taisam no nerūsējošā. Ja. To viņu pēc darba vienkārši arī ielikt makstī, pat nenotīrot, ja, un ar viņu nekas nenotiks. Viņš neaprūsēs, ja, aizbrauks mājās, pat sakautušas asins pēc dīrāšanas, ja, tur var nomazgāt, un viss būs kārtībā. Tā kā svarīgākais ir, cik tu ikdienā ļoti rūpējies par saviem instrumentiem, arī par nerūsējošu naža rūpēšanos. Ir jārūpējas. Ir spals, ir maksimums, viss ir. Jā. Bet mazāk, teiksim tā. Tev tik daudz nav uzmanības tam jāpievērš. Jā, praktiski. Īpašību atšķirības. Cieti mīksti. Pie mūsdienu modernajiem nerūsējošiem tēraudiem, pie kā mēs arī pieskaitam pulveru tēraudus, īpašības ir līdzvērtīgas ogļu tēraudiem. Ja kādreiz bija ļoti stereotipiski, ka tikai ogļu tērauds ir labs, tad tagad tehnoloģijas nonākušas līdz tam, kad arī nerūsējušais tērauds ir gana labs, izturīgs, praktisks. Un skaidrs, ka viņu asināt ir grūtāk, tad tā mežā neizdarīs tik labi. Iemācies labāk asināt. Ja tev ir Bentley tipa instruments, tad arī asināmajam jābūt attiecīgam. Protams, to tu vairāk ar izskapts galodu neuzasināsi. Kaspar, paldies! Paldies, ka pieņēmi. Nākamreiz mēs tiekamies, es ceru jau pēc cirvīša, kad braukšu pakaļ. Visnotaļ. Paldies, ka atbrauc. Un meklējiet, draugi, izaiciniet sevi, runājiet ar meistariem, brauciet, skatieties, uzbūvējiet savu nāzi. Tas ir skaists ceļš.